Tēma mums ir par digitālo piesardzību. Nu, savā ziņā tā piesardzība ir piesardzība, lai mūs neapkrāpi, lai mūs neizkrāpi no mums kaut ko. Un šajā gadījumā tas kaut kas, ko no mums var izkrāpt. Vairumā gadījumu tā ir nauda, par ko mēs domājam, bet bieži vien mēs aizmirstam, ka tas var būt arī kaut kas cits, kā piemēram personīgā informācija. Vai arī es zinu, ka ir gadījumi, kad Smart ID apstiprina nepareizā vietā, vai ka nav pats prasījis veicis darbību, un ar Smart arī tā var būt apkrāpšana. Tur pa lielam Smart ID mēs apstiprinām, no mums tiek izlināts mūsu paraksts, un tas ir Smart ID ir tikpat spēcīgs juridiski, kā mūsu fiziskais paraksts uz līgumu. Tādā ziņā. Tā kā jā, par tādu, ko darīt, lai mūs neapkrāptu, lai mēs neiekristu krāpniecības lamatās, ja tāda varētu teikt. Es esmu Latvijā tehnoloģiju konsultants, un mans sauklis ir drošība sākas ar zināšanām. Tādā aspektā, ka ir jāzina, kam pievērst uzmanību, ir jāzina, uz ko paskatīties, uz kā neuzķerties, kā saka, ir tas nekāpt uz tiem grābekļiem, zināt, kā tie grābekļi izskatās, kā tie grābekļi izklausās šajā gadījumā, jo tas var būt arī dažādi pasniedz. Bet, kā jau minēju, pa lielam tā piesardzība ir, lai mūs neapkrāp. Tāpēc sāksim bišķiņu par krāpniecību kā tādu, lai saprast, pēc tam būs arī konkrēti piemēri, kā tas izskatās īstajā dzīvē, kā saka, šādi. Sāksim bišķi par statistiku. Šis ir šī gada februārī. Katru mēnesi gan šī statistika nedaudz mainās, bet šis šo ir CERT LV ir apkopojis Latvijas CERTs, par ko izliekās krāpšanas kampaņā visvairāk. Par vidu, ka raksta ziņas, ka rekur no vīdā, tur nodokļu atmaksas vai nodokļu parādi. Bankas ir tāds anglicisma vārds impersonificēts, bet pa lielam izliekās par. Un šajā gadījumā februārī vispopulārākā jau cita ir bijusi, bet ir arī citas bankas par DHL, bet citos mēnešos populārāk varbūt ir citi piegādes servisi, piegādes pakalpojumi, un Jauns LV arī ir bijis februārī diezgan populārs. Google reklāmas. Reklāmas tas ir atsevišķa lieta, kā var arī sliktie zēri, sliktie darboņi internetā, hakeri un tie, kas mēģina jūs piekrāpt, izmanto reklāmas, taisni tāpatās, kā īstie reklāmu devēji, un izmanto arī šo reklāmas izvietošanas un pasniegšanas gan metodoloģiju, gan algoritmus. Tam es arī pieskaršos nedaudz. Bet šī ir statistika, par ko februārī ir visvairāk izlikušies, kādi vārdi ir tikuši izmantot krāpšanas kampaņās. Tad par krāpniecību nedaudz sāksim. Pirmkārt, tas, kas ir jāsaprot, ka katra krīzes situācija īstajā pasaulē, katrs notikums, par ko zinām mēs, par to zina arī šie krāpnieki. Un lieli skaļi notikumi var tikt izmantoti un pārsvarā tiek izmantoti, lai uzrunātu par šo tēmu cilvēkus, kurus grib apkrāpt. Kā piemēram, tad, kad Covid sākās, bija liels pīķis, liels pieaugums krāpšanas kampaņās par Covid tēmu. Tur bija, ka ziedosim naudu vakcīnām trešajām pasaules valstīm, vai kā tas saucās, es varbūt terminoloģiju nezinu, bet ne mans lauciņš par to, kā nosaukt valsts vai kategorizēt, bet par to krāpšanu, kad izmanto šo tēmu. Kad Krievija iebruka Ukrainā, arī tad šī ir liels notikums, krāpniecībā ar šī tēma tika izmantota, un tika izsūtīti, piemēram, bija PDF dokumenti, kuros bija iekļauts sliktā programmatūra iekšā, sliktais kods, un tika izsūtīts Ukrainas aizsardzības ministrijas vārdā, tā kā izlikās, un tur šādi. Un sakarā ar to, ka tā ir liela ažiotāža un prasa pēc palīdzības cilvēks grib palīdzēt, un tā ir tēma, uz kuru vieglāk ir uzķert cilvēku šiem krāpniekiem, jo tā tēma ir skaļa un liela. Un šādi jebkura liela, skaļa tēma, notikums var, no krāpnieku puses tas ir kā iespēja, kā
tēma par šo varētu uzrunāt, par šo cilvēku uztrauksies. Un arī, ja ir milzīgs, liels sociālo tīklu, mēdīju publikāciju skaits, arī tas šajā gadījumā, tā kā ir šī tēma, pa kuru krāpnieki var jūs mēģināt uzrunāt. Tāpēc, ja ir kaut kas lielu notikumu tēmas, kas ir notikuši, pievērsiet uzmanību detaļām. Jo svarīgi ir detaļām pievērst uzmanību. Kā, piemēram, kā atpazīt? Ja tas ir par notikumiem, kur prasa, piemēram, ziedot, palīdzēt un ziedot, tādā gadījumā es nesaku neziedojiet, es nesaku nepalīdziet, bet pārbaudiet, kam jūs ziedojat, kam jūs palīdzat. Jo šajā gadījumā Latvijā vismaz visas organizācijas, šīs labdarības organizācijas, bezpēļņas organizācijas ir reģistrētas reģistros, valsts reģistros, un valsts institūcija mājaslapās šo var apskatīt un izpētīt. Un pārliecinieties, kam jūs ziedojat. Jo, uztaisīt kādu mājaslapu un uzrakstīt tur jebkādu tekstu, ka, piemēram, ziedojat šādam mērķim, bet konts ir norādīts, redz, mans konts, un jūs, ja nepārbaudīsiet, jūs vienkārši atskaitīsiet naudiņu man. Tādā ziņā. Ja jums zvana kāds, jūs nevarat paļauties uz zvanītāju identitāti. Ja jums zvana un saka, reku no šādas vai tādas organizācijas vai iestādes, mans ieteikums ir pateikt, labi, es tūlītās ar jums sazināšos atpakaļ, pazvanot uz iestādes oficiālo telefonu numuru. Un varat atvērt iestādes vai uzņēmumu mājaslapu, apskatīties pareizo korekto kontaktinformāciju un piezvanīt no savas puses, sveiki, man zvanīja rekur tāds un tāds cilvēks, vai jūs varat savienot mani. Jo, ja jums zvana, jūs nevarat būt 100% pārliecināti, no kurienes jums zvana, kas jums zvana. Līdzīgi kā es personīgi, ja man kāds piezvana un saka, es no tādas un tādas firmas vai tādas un tādas iestādes un prasa, kā mani sauc, es atbildu ar neīstu vārdu. Tāpēc, ka, piemēram, ja es esmu tās firmas klients, viņiem būtu jāzina, kam viņi zvana savam klientam, viņiem būtu jāzina, ka viņi zvana man, viņiem būtu jāzina mans vārds. Nevis, kad kā jūs sauc, jo ja es atklāju šo informāciju no savas puses, pēc tam viņi savā pusē piefiksē, šis telefona numurs, tur galā ir tāds cilvēks ar tādu vārdu, un pēc tam jau vai nu zvanot atkārtoti, jau lieto šo vārdu. Un, ja es sniedzu tam krāpniekam nepareizi informāciju, viņš man pēc tam uzrunā šajā nepareizajā vārdā, man uzreiz ir pazīme, acīm redzot, tas ir bijis no tās krāpniecības. Tāds maziņš, kā es to daru. Kibernoziedznieki izmanto uzticams nosaukums un logotipus. Tas ir, ka vizuālo identitāti nozagt digitālajā pasaulē ir ļoti vienkārši. Tā ir, jebkuru mājaslapu var nokopēt, jebkuru logotipu var nokopēt no interneta vai no publiskās vides, tā kā vizuāli. Ja ir, kā saka, atsūta ēpastu un apakšā ir firmas logo, tas nenozīmē, ka šis ēpasts ir no firmas. Šādā. Vēl mēdz būt daudz sentimentālu un neskaidru apgalvojumu, tad ir pēc crowdfunding, ir tāds vārds pēc pūļu finansējuma, vēl mēdz būt, ka saka paldies par agrāk veikto ziedojumu. Piemēram, ja jūs darat labu un noziedojat labam mērķim, un, piemēram, dalieties sociālajos tīklos. Un šī informācija sociālā tīklā ir publiski pieejama. Arī visiem pārējiem, gan sociālā tīkla dalībniekiem, apmeklētiem, lietotājiem, un bieži vien arī var būt arī tiem, kas nav reģistrējušies šajā sociālajā tīklā. Tad šo informāciju var izmantot jebkurš. Uzrakstīt jums ēpastu, paldies, ka iepriekš ziedojāt, redz, kur mums saiti uz jaunajiem mērķiem, maziem saites, izrādās ir krāpnieka mājaslapa. Kas tur apakšā krāpnieka mājaslapā var būt? Tas jau ir ļoti plaši un dažādi tur var būt. Varbūt gan prasīt ieradīt jums informāciju par sevi, gan tas var būt automātiski informācijas ievākšana par jūsu iekārtu, no kuras jūs šo mājaslapu atverat. Un atcerieties, ka mūsdienās arī šis mazais dators, ko mēs turam kabatā un saucam par telefonu, arī tas ir dators, arī tur mēs atveram saites, un arī šī ir iekārta, kas var tikt pakļauta riskam. Un vienmēr ieteikums ir nesniegt nekādu personīgu vai finansiālu informāciju. Un, kā es teicu, es nesaku, nevajag ziedot labiem mērķiem, bet vajag pārliecināties, kam jūs ziedojat, vai kam jūs šo naudu pārskaitat. Tātad, kā es teicu, ir reģistri,
var pārbaudīt reģistros, var ierakstīt vienmēr internetā sūdzības vai atsauksmes vai šādas lietas pameklēt par organizāciju vai iestādi. Un te pazīme parasti ir, ka ja vai nu būs uzrakstīts, ka jā, ka šī ir konstatēta krāpniecība, vai arī otra pazīme ir, ka ja visas atsauksmes ir 100% pozitīvi, 100% viss ir laimīgi tajās atsauksmēs, visdrīzāk, man personīgi tas rada tā, kā tad tā var būt. Nav jau tev jau dzīvē tā situācija, ka vienmēr viss ir apmierināti. Vienmēr būs kāds, kuram kaut kas nepatiks, kuram kaut kas šādi. Tā kā arī tas, ka ja viss ir uzrakstīts, ka 100% smuki un labi un, kā saka, puķaini viss ir, tad arī tas ir tāda pazīme, ka varbūt tas nav gluži īsts. Pameklējiet atsauksmes, un veiciet izpēti. Bet par krāpniecību sociālajos tīklos. Sociālos tīklos 3 populārākās krāpniecības veidi ir investīciju krāpniecība, romantiskā izkrāpšana un tiešsaistes iepirkšanās krāpniecība. Jā, šie ir populārākie. Mēs šobrīd runāsim par sociālajiem tīkliem, kā tur Facebooks, Instagram, jebkur, bet pa lielam šo es ieteiktu uztvert, ka jebkur, kur jums kāds var uzrakstīt. Jo arī uz ielas var kāds pienākt klāt un mēģināt jūs uzrunāt un piemānīt jebkur, kur jūs kāds var uzrunāt jūs arī, krāpnieks. Tādā ziņā, bet paiesim detalizētāk par šīm krāpniecības formām vai veidiem, tā saka. Tad investīcija krāpniecība. Investīcija krāpniecība parasti ir lieli, skaisti solījumi. Par to, ka daudz procentus nopelnīs, būs liela ātra peļņa, un būs lieliski, jums pat nekas nav jādara, nauda pelnīs pati naudu, jums tik jāieskaita tur pirmā naudiņa, kā saka, uz to parasti platformu vai kontu kaut kādu. Jā. Un vēl ir tāda psiholoģiska manipulācijas, ka parasti pirmo kaut kādu nopelnīto atļauju izņemt jums, jūs varat izņemt, lai radītu pārliecību, kā es takšu vienreiz izņēmu, vai ne, un es takšu varēju saņemt to savu peļņu. Bet tā ir psiholoģiska manipulācija, jo tas ir, lai jūs ieguldītu pēc tam vēl, un jums būtu lielāki zaudējumi. Un šīs arī, ja jūs tad, kad šo pirmo peļņu, pirmo naudiņu varat izņemt, ko jūs šajā viltus vai platformā vai sistēmā esat nopelnījis, tad parasti viņi nāk no kaut kāda mistiska, jocīga konta vai kādas privātpersonas. Ir arī gadījumi, kad nāk no konta, kas ir uz jūsu paša vārda. Un tas var būt gadījumos, ka jūs esat vai reģistrējoties šajā neticamās peļņas sistēmā vai platformā, devis savus datus. Ir reizes, kad prasa, atsūtiet personas apliecinājušu dokumentā fotogrāfiju. Jūs iedodat šo fotogrāfiju. Ir kaut kāds apstiprinājums ar Smart ID. Jūs apstiprināt ar Smart ID, bet jūs jau nezināt, ko jūs tur īsti otrā galā apstiprināt. Tur, tagad jau ir uzrakstīts, ka tur platformas nosaukums un ko jūs darat, bet ir jāatcerās, ka ir jāpiedomā par darbībām, ko jūs veicat. Ja jūs neizsaucāt tur šo darbību, un tur parādās kaut kāds nepazīstams šis pakalpojumu saņēmējs vai tas, ka Smart ID, kas ir tas paraksta otrais gals, kā saka, kur jūs parakstaties, tad esat ļoti uzmanīgi un labāk atcelt nekā parakstīt. Jo ir bijuši gadījumi, ka citās valstīs uz apkrāptā vārda tiek izveidoti bankas konti, kas tālāk jau tiek izmantoti, krāpniekam ir piekļuvušajā gadījumā šiem kontiem, jo viņš ir reāli faktiski to izveidojis, tā ka šo pieprasījumu izveido tikai ar jūsu datiem un ar jūsu apstiprinājumiem. Un tad jau šajā gadījumā jūs nav kļuvis par naudas mūlis šis apkrāptais cilvēks, un tas ir arī pret, likums var stāties spēkā tajā brīdī. Un, ieteikums ir par šo ļoti domāt. Ko darīt? Es tāpatās kā par ziedošanu, es nesaku neinvestējiet. Ja jums ir vēlme, mērķis dzīvot labāk un nopelnīt, jau nav slikts mērķis, tikai vajag domāt bišķiņ ar galvu līdzi. Līdzīgi, ka arī es saku, ja tas piedāvājums šķiet pārāk labs, lai būtu īstenība, visdrīzāk tā nav īstenība. Arī investīciju iestādes un Latvijā ir reģistrētas reģistros.
Jūs varat pārbaudīt, vai šāda eksistē, vai viņa ir korekta, informāciju izpētīt par šo, arī šīs atsauksmes. Un, ja gadījumā jūs saskaraties, ka tur ir kaut kādi konti uz jūsu vārdu, tad tur vajag uzreiz ar policiju iesaistīt, ar iestādi sazināties, jo vienmēr ir svarīga reakcija, ka ja kaut kas notiekās, jums ir jāveic reakcija, jums ir jāuzraksta tiesību sargājušām iestādēm šis iesniegums, redz, kur ir problēma, jo ja jūs par to neziņojat, un neviens par to nezina, nekas arī neviens jums nepalīdzēs, un nākamie nezinās par to, kaut vai priekš tā, lai citi neuzķertos. Par to vajag runāt, par to vajag. Es zinu, bieži vien ir kauns, ka es uzķēros, bet vajag šo kaunu mest pie malas. Es varu teikt, ka arī es kā cilvēks, arī es esmu ticis apmānīts un piemānīts, un arī man ir gadījies, ka man kādu kontu nozogu vai uzlaužu, un man ir bijis tā, arī es esmu cilvēks. Noķēra man mirklī, kad man bija, kā saka, psiholoģiski vājāka situācija, gadījās. Es pa laimi un tuk pie koka pieklauvēju, dabūju atpakaļ šos visus savus kontus un guvu labu mācību. Kā mēs visi esam cilvēki, mēs visi varam kļūdīties. No kļūdām nav jākaunās, no kļūdām ir jāmācās. Par romantisko krāpniecību. Un šeit šī ir tā lielākā daļa, kur vismazāk cilvēki arī ziņo. Tur ir cilvēkiem ir kauns, kā tā man izkrāpa no manas naudas. Bet bieži vien tas notiek sakritības mirkļos. Emociju trūkums, pietrūkst, ir vientulība, pietrūkst līdzcilvēka, vai ir bijis nesens zaudējums, tur radinieks vīrs, sieva ir aizgājis viņu saulē, un tagad ir vientulība, un uzvar taisni tajā mirklī kāds uzrunā, tur nezinu, Instagramā vai kur, un sāk runāties, uzburt tur nākotnes lielas skaistas vīzijas, kā tur būs skaista dzīve kopā. Jā, es atvainojos, kādam man izklausās. Mikrofons ir ieslēgts, es to tās pastīšos un noslēgšu šajā gadījumā mikrofonu. Tā. Ok, laikam viss ir kārtībā. Tagad nav vairāk momentos, lai nerodās audio hals. Jā, ka uzbūvē skaistām frāzēm, mums tur būs skaista dzīve, brauksim ceļojumos. Bieži vien šajās sarakstēs sūta arī bildes no visādām pasaules vietām, kur būs skaisti. Mēs aizbrauksim, kur dzīvosim skaisti un rožāini, puķaini, viss būs burvīgi. Šādā formā bieži apgalvo, ka ļoti interesē tā valsts, kur jūs zinu, šajā gadījumā Latvija interesē, piemēram, raksta un sakot, es gribu tur uz Latviju braukt, vai arī saka, man senču, tur vecvectēvs bija no Latvijas, es gribētu atgriezties tur senču saknes un šādi, bet tas viss ir manipulācija un māņi. Tas ir, lai vienkārši radītu interesi un radītu šo uzticamību. Parasti vienā brīdī tomēr kaut kādas problēmas sākās. Biežākais ir, ka es gribu atbraukt pie tevis, bet vajag tur kaut kādu drošības naudu vai kaut kādu apdrošināšanu, vai es jau braucu, man uz robežas Francijā apturēja, man ielika tur, nezinu, kāpēc cietumā, man vīza bija beigusies vai kā, vai tu nevari man palīdzēt, kur naudiņu vajag, un lai tiktu tālāk, lai es pie tevis tiktu. Šie skaidrojumi, kāpēc tam krāpniekam to naudu vajag, varbūt dažādi. Bet ir tā, ka vienā brīdī tur parasti sākās problēmas un vai prasa šo naudu. Bet ir gadījumi, kad arī prasa vienkārši personīgo informāciju, lai varētu šo jūsu personīgo informāciju izmantot tālāk, lai reģistrētu kaut kādas lietas uz jūsu vārdu, vai atvērtu kontus. Ir bijuši gadījumi, ka reģistrē uzņēmumu uz citā valstī, uz cilvēku vārdu. Bet tas ir atsevišķs stāsts, kad tā. Un ir reizes, ka tas var sākties ar mazām summām, lai vienkārši pārbaudītu, vai tas cilvēks ir pietiekami jau uzticējies tam krāpniekam, ka kaut ko jau gatavs aizskaitīt. Un ir vienmēr sūtīt visādus fiktīvus dokumentus, piemēram, krāpnieks raksta, man aizturēja uz Francijas robežas un saka, ka nav kaut kāda dokumenta kārtībā, redz, kur ir papīrs no Francijas robežsardzes. Vai jūs zināt, kā tam Francijas robežsardzes dokumentam ir jāizskatās? Šajā gadījumā šis krāpnieks uzzīmē, kādu dokumentu grib, atsūta jums, un šajā gadījumā arī jūs nevarat īsti uzticēties, ja jūs nezināt, kā tam dokumentam ir jāizskatās. Es esmu dzirdējis gadījumu, kad ANO
ANO dokumentus izliekās, ka no ANO organizācijas, apvienoto nāciju organizācijas sūta, un tur arī šie fiktīvie dokumenti. Tur var paskatīties, vai ir kaut kādi šie dokumentu paraugi ANO mājaslapā oficiālajā, vai var redzēt, ka vai viņi sakrīt šie dokumenti. Bet svarīgākais ir oficiālajā. Bieži vien, ja sūta krāpnieks kādus linkus, paskaties, šeit ir aprakstīts, kāpēc krāpnieks apsūtīs linku, kur būs rakstīts, kur viņš pats būs uztaisījis, kur būs rakstīts tā, kā krāpnieks grib, lai ir uzrakstīts. Jā. Un, protams, sola visu atgriezt ar uzviju, un es atbraukšu, atvedīšu to naudu vai atskaitīšu tev uz kontu ar visu, un taču dzīve būs skaista, nākotne būs burvīga. Nevajag ticēt solījumiem, nevajag ticēt kādiem skaistiem lieliem solījumiem. Tā. Ko darīt? Kā rīkoties ar šādu, ja saskarties ar šādu krāpniecību? Bieži vien tas ir, sāksim ar to, ka bieži vien tas ir iepazīšanās lietotais, bet tas var, kā es minēju, būt jebkur. Esiet piesardzīgi ar cilvēkiem, kurus jūs esat satikuši tiešsaistē. Neesat satikuši īstajā dzīvē, kā saka, nepārskaitat naudu. Ja kaut kas notiek, metat to kaunu pie malas, es saprotu, ka tev vajag kātais uzķēros un kā, bet metat to kaunu pie malas, un gan policijai vajag uzrakstīt iesniegumu, jo ja ir mērķis atgūt kaut ko, tad bez rīcībām nebūs iespēja atgūt. Vēl viena svarīga lieta, ka bieži vien tā ģimenes iejūtība, neiejūtība, jo ir gadījumi, ka šis krāpnieks saka, nestāsti ģimenē, jo viņi tev nesapratīs. Ir gadījumi, kad kur izstāsta vai uzzina, vai pēkšņi apstāstot bankas izraksts, un tur kontā nauda vairāk nav, vai ne? Un sāk tie radinieki, ģimenes locekļi sāk, kā tu tā vari, tā nosodoši. Un šajā gadījumā krāpnieks arī šo izmantos. Ja krāpnieks pateiks, apskaties, redz, tava ģimene tev saka, lai tu uzmanies, un viņi par tevi domā, viņi par tevi rūpējās. Atšķirība ir tāda, ka šis krāpnieks to pasniegs formā, kurā apkrāptais nesajūtīs nosodījumu. Līdz ar to viņš psiholoģiski pievērsīsies vairāk tur, kur netiek izdarīts nosodījums. Tāpēc ar to, kā runāt ar šo cilvēku un ko teikt, arī ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai nebūtu situācija, ka nosodot cilvēks apkrāptais novēršās no saviem radiniekiem un ģimenes, kas tiešām grib labu un palīdzēt. Šeit ir tā, ka ir jābūt ļoti iejūtīgam un saprotošam, un tas var būt bīstami, būt pārāk nosodoši. Un par to satikt klātienē. Bieži vien ir tā, ka video zvani, bet arī tie var būt fiktīvi. Sākot no vienkārši, ka uzliek personas video uz datoru un uzstājas video zvanu un pagriež to telefonu pret datoru ekrānu. Bieži vien viņi ir tādi īsi un neskaidri. Un tad ir arī bieži vien, kad runā, bet tas video seja, kas ir redzama video, mutes kustības nesakrīt ar tiem vārdiem, kas tiek runāti. Tas vēl ir bieži vien. Bieži vien arī ir tā, ka nevis video zvans, vai man te slikts internets, es tev nevaru piezvanīt un atsūt kādu video, bet tas video jau var būt. Viņš var būt uztaisīts kaut kur, viņš var būt nozagts no interneta, no publiskās vides. Arī šādi aspekti var būt. Video zvaniem tur ir jāpievērš ļoti liela uzmanība, vai tas nav tiešām kāds viltus video zvans. Šis ir par romantisko izkrāpšanu. Par iepirkšanās krāpniecību. Vairumam, vai neteikt visiem, vairumam no mums ir sociālajie konti, sociālo tīklu konti, Facebook, tur Instagram, visādi šie konti. Un pirmkārt šajās pašās sociālo tīklu platformās ir algoritmi, kur fiksē jūsu intereses, jūsu aktivitātes. Tad ir mājaslapas, vairums mājaslapu, internetu veikalu, pakalpojumu sniedzēji, vairums pat mājaslapas sasaista savas mājaslapas ar šiem sociālo platformu kontiem.
Jo jūs uz tās pašas iekārtas, vai tas ir dators, vai tas ir tas dators, ko jūs turat kabatā un saucat pa telefonu, ja jūs tur esat ielogojušies un jums ir šis, piemēram, Facebook, sasaist ar Facebook ir ļoti pārsvarā gandrīz visām, labi, lai nebūtu jāmelo, neteikšu visām, vairumam mājaslapu ir sasaist ar sociālajiem kontiem. Un tajā brīdī, kad jūs apmeklējat, tiek fiksēts, šāds sociālā tīkla, piemēram, Facebook konts ar šādu identitāti, viņi varbūt vārdu, uzvārdu, nezinu, bet viņi zina identifikatoru. Un sociālā tīkla pusē tiek vākta informācija, jūs apmeklējāt tādu lapu, tātad intereses jums ir par to. Tāpat tās, ka jūs meklējat internetā. Ja jums apmeklējat šīs lapas, kur šīs saistes ir, tur ir aizmugurē šie cookie, kuros šī informācija tiek vākta, arī tas tiek fiksēts. Internetu veikali arī grib nomērīt, kā tie klienti viņiem, kā sakam, nomērīt visu dažādas metrikas, kā viņiem biznesi iet, kādas reklāmas varbūt labāk strādā, uz kurām klikšķina, kādas saukļi, kāda akcijas kādas strādā varbūt. Un arī šī informācija tiek, mārketinga informācija tiek vākta. Pirmām kārtām, protams, ir labi atteikties no mārketinga šiem kukijiem, bet, vairāk vai mazāk šāda saistītā informācija, diemžēl, tiek vākta. Mūsdienās viss internets ir diezgan ļoti saistīts savā starpā, kā saka, un šādi. Tātad arī iepriekšēji iepirkumi varbūt kas fiksē un nosaka, par kādām tēmām. Kāpēc es par šo visu sākumā runāju, jo tas ir par kādām tēmām jūs var uzrunāt. Kā piemēram, ja jūs interesēties, tur nezinu, par konkrēti ražojumu zābakiem, meklējiet internetā vai konkrētā veiklā vai sociālajā tīkla platformā, skatāties, kas pārdod, sociālā tīkla platforma fiksē šo, un reklāmdevēji, kas šajā sociālā tīklā ir un grib rādīt reklāmas, viņi saņem informāciju, šī persona, varbūt viņi nezina vārdu uzvārdu, bet šī persona X meklē ziemas zābakus. Jums būtu vērtīgi šīs personas X profilā parādīt reklāmu. Un jūs esat kā mērķis taisni šai tēmai, par ko uzrunāt. Un šī reklāma var būt kā āķis. Un šeit tiek izmantot visi reklāmu mērķautorijas algoritmi, kas ir sociālos tīklos, un tur ir ļoti daudz un dziļi. Nerakšos iekšā, kā tas ir, bet vienkārši zināt, ka šāda lieta notiek. Bieži vien var uzskatīt, ka, ja ir platforma, par kuru jūs nemaksājat, tad visdrīzāk tas produkts, no kā šī platforma saņem naudu, esat jūs pats. Bieži vien tā ir, jo jūs paši dalaties tur ar informāciju pēc brīvas gribas, esat piekrituši reģistrējoties. Jā, izmantojiet manu informāciju sev vēlamos nolūkos, un nav brīnums, ka šī informācija tiek izmantot tā, kā šīs platformas īpašnieki grib. Šādā ziņā. Par reklāmu, un par reklāmas devēju tāpatās, kā šajā platformā var piesakās īsti uzņēmumi, kas grib sevi reklamēt un savus pakalpojumus izplatīt. Arī es kā krāpnieks, ja es būtu, es varu pieteikties tā, ka šim sociālā tīkla platformām teikt, man ir uzņēmums, es tur gribu vai ne reklamēties. Un pasakiet, kādi cilvēki, kuri profili vai izvietojiet manu profilos, manu reklāmu, kuriem interesētu tur, piemēram, tur tie ziemas zābaki, un es esmu uztaisījis viltus internetu veikalu, kur man ir taisni ziemas zābaki par super labām, neticamām cenām, šādā formā. Tā kā reklāma var būt āķis, uz kur mēģina ķert, vienmēr ir jāsako līdzi. Šeit arī ir tas jautājums, ja tas piedāvājums šķiet pārāk labs, lai būtu īsts, visdrīzāk viņš nav īsts. Un vienmēr domā arī, ko tu dalies sociālās platformās, viss ir mūsdienās saistīts. Kā rīkoties? Šeit sākšu jau šajā slaidā. Vienmēr, ja ir kaut kāds brands, un brandam ir rakstīts, ka ir superīgas atlaides, tādas turas nekad vairs nebūs, un spiedus šodien, savādāk rīt būs nokavējis. Var uzrakstīt oficiālajam brandam ražotājiem, vai šīs internetu veikals ir jūsu internetu veikals, vai šī atlaide jums ir īsta atlaide, vai jums notiekā šāda akcija. Ja jūs esat veikuši maksājumu, ir atsūtīts jums rēķins kaut kāds, un tur visdrīzāk ne no oficiālās e-pasta adreses, tad pirmais jūs varat sazināties ar banku un mēģināt atcelt šo maksājumu, jo bankām arī šī maksājuma sistēma ir, kad notiek maksājumi, tad ir apstiprinājums un ir reizes,
kad to var atsaukt, ir reizes, ka to nevar atsaukt. Nevienmēr var atsaukt, bet labi sazināties ir ar banku, teikt, rekuress man apkrāpē, vai jūs varat apturēt vai atgriezt šo maksājumu. Un vienmēr iesniegums vēl tiesības sargājošās iestādēs, policijā, jo ir vajadzīgs arī viņu iesaisti policijas vai tiesības sargājošo iestāžu iesaisti. Kā sevi pasargāt? Pirmkārt, ir tas skaļa frāze iepērcieties tikai labi zināmos tiešsaistes veikalos. Tas ir skaļa frāze, bet tā ir arī patiesība. Ja ir veikals, ir izveidots vakar un apgalvo, ka mēs esam gadiem ilgi uzticams, loģiski, ka tas būs neīsts veikals. Ja jūs apmeklējat internetu veikalu, jūs varat ielikt viņu tā kā bookmarkos grāmatzīmītēs internetu pārlūka augšā. Tad jūs apmeklējot šo grāmatzīmi, jūs zinat, uz kādu adresi iet. Ja jums atsūta e-pastu, kurā ir skaistas bildītes un kaut kāda saite, jūs nevarat būt pārliecināts, uz kurien tā saite ved. Tīpaši, piemēram, ja tā ir saīsināta saite, vai arī ir uzrakstīts teksts, un apakšā, jo tekstu var uzrakstīt kādu grib, apakšā saite var būt cita. Tad vienmēr ir jāuzbrauc ar pelīti neklišķinot, ja tas ir uz datora, un jāpaskatās, uz kurien īstenībā tā saite ved. Arī šeit ir kā jūs minējāt, ja darījums izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Tā visdrīzāk ir krāpšana. Adresēm, mājaslapa adresēm, domēnu vārdiem ir ļoti jāpiešķir uzmanība, ka ir īstā adrese, ka nav kāds burts izmainīts. Jo, piemēram, ir varianti, ka burtu interneta adresē burtu I, aizvietojot ar burtu L, var cilvēks nepamanīt, jo tā ir tāda viena strīpiņa, kā saka, vai tur ir tikai strīpiņa vai strīpiņa ar punktiņu. Var ātrumā, ja pārskrien pāri, var nepamanīt. Tāpēc ir jālasa uzmanīgi. Ja parādās kādas vizuālās kļūdas, tas uzreiz ir pazīme, ka tas ir kaut kas slikts un fiktīvs. Bet vizuālās identitātes, kā es jau minēju, internetā mājaslapu nokopēt vai paņemt kādu logo, tas ir galīgi nav sarežģīti. To var izdarīt ļoti vienkārši un nokopēt vizuālo identitāti. Līdzīgi arī par atsauksmēm, es iesaku pastīties atsauksmes, kā arī minēju, ja viss ir ļoti labi un pozitīvi, tad tas arī ir aizdomīgi, jo kāds vienmēr būs neapmierināts, kā saka. Un vai visus savus tiešsaistes kontus vajag aizsargāt ar stiprām, spēcīgām, unikālām platformām. Es redzu kaut ko ierakstīt čatiņā, es uzmetīšu acis, kas tur ir. Archive.org tur var pārbaudīt. Jā, man arī būs dažas vēlāk, būs dažas saites, kur var lietas var pārbaudīt. Jā. Tā, tas ir par šo, par ietekmi. Par maksājumiem, kā tādiem. Iesaku ieteikums regulāri pārskatīt maksājumus, lai jūs zināt, ja kaut kas pēkšņi sāk notikt jūsu kontā. Kā piemēram, es zinu, ir gadījumi, ka, ja ir būta piekļuva kontam, tad sāka tur pa bišķiņu, paskatās, vai tā piekļuva ir skaita pēc centiņām nost vai kā. Un ir reizes, kad uzreiz visu ņem nost, bet ir dažādas pieejas. Bet pārskatiet, ja kaut kas notiek, lai jūs pamanītu. Tādā nākamais ir, man bija neliels izbrīns, ka es uzzināju, ka tiešām ir cilvēki, kur izmanto neoficiālās banku aplikācijas uz mobiliem telefoniem, bet izrādās, ka tā notiekās. Šeit, neizmantojiet neoficiālās, tikai bankas aplikācijas, to, ko banka pati jums dod un iesaka. Nevajag visādas trešo pušu aplikācijas. Ja pamanat aizdomīgas maksājumus, bloķēt karti. Nedodiet Smart ID informāciju vai numurus vai citu, vai bankas piekļūs informāciju. Neapstipriniet ar Smart ID lietas, ko jūs nesat izsaukuši. Pašam man ir bijis gadījums, es runāju ar cilvēku uz ielas ar savu pazīstamu. Mēs tur runājamies, un viņam nopīks telefons, viņš izvelk telefonu, viņš sāk spiest, viņam parādās Smart ID, un viņš sāk spiest to tur savu kodu. Un es jums saku, ko tu dari? Kāpēc tu spiedi? Kā, man paprasīja. Saku, bet tu jau nekādu darbību nedari, tu jau ne interneta bankā, tu maksājumu neveic. Tā kā tajā brīdī cilvēks jā, pareizi, ok, neapstiprinam. Bet vajag padomāt līdzi, vai es to daru. Un tas ir ļoti svarīgi. Un ir arī tehniskie līdzekļi. Šeit ir pieminēts PayPal, bet ir arī dažādi tehniskie līdzekļi. Kā piemēram, arī man ir viens tehniskais līdzeklis, ir mana aplikācija, kur man ir virtuālā karta. Virtuālā bankas maksājuma karta,
uz kuru es varu uzskaitīt summu, un viņi ir tāda, kura pēc katra maksājuma pārģenerē savu kartes numuru. Un arī man ir situācija, ka es iepērkos internetu veiklā pirmo reizi, jo, varbūt ir, un es izlasu, man šķiet, ka īsts, bet arī es varu kļūdīties, varbūt bet es gribu tomēr pamēģināt tur iepirkties. Un tad es izmantoju šo karti, ar kuru tā kā es veiku šajā internetu veiklā maksājumu. Šī kartes informācija aizies internetu veikalam, un, ja arī būs krāpniecība, man noņems šo naudu un preces nesaņemšu un kā, otrais no šīs kartes man nevarēs noņemt, jo kārtei būs nomainīts jau kartes numurs. Tādi tehniskie risinājumi ir arī pieejami. Tā kā iesaku arī padomāt par šo un aizsargāties. Un par krāpniecību ir pēcsoļi, jeb pēdējais posms. Ļoti bieži, ja ne vienmēr, ir krāpnieki, jūs pēc tam uzrunā, klausieties, jūs tikāt apkrāti, mēs jums palīdzēsim atgriezt zaudēto naudu. Un iedod arī kādu fiktīvas organizācijas nosaukumu vai links uz šejieni. Un, protams, tas ir par samaksu, un ka tā ir joprojām krāpšana, un arī šī nauda tiks pazaudēta. Tas, kas ir jādara, ir jāvēršas pie tiesību sargājušām iestādēm, nevis jāuzticas nezināmai organizācijai. Šis ir svarīga lieta, jo uz šo pēcsoli ļoti daudz iekrīt, jo, protams, ka grib atgūt naudu, un ja nāk krāpnieks ar citu vārdu un saka, mēs tev palīdzēsim, cilvēki diemžēl mēdz uzticēties. Nevajag, vēršaties pie tiesību sargājušām iestādēm. Un tagad par pazīmēm un e-pastiem. Šis ir par tādām krāpšanām vairāk pazīmēm. Biežākais kanāls, pa kuru jūs var mēģināt piekrāpt, ir e-pasts. Statistiski tas tā ir, tas nav vienīgais, bet tas ir biežākais. Un pazīmes, ka jums sūta, atsūties e-pasts nav īsts un ir fiktīvs vai mēģina jūs apkrāpt, ir neautentiska, ne īsta adrese, jo nosaukumu vārdu var uzrakstīt kādu gribi, ir jāpievērš uzmanību šai pašai adresei, it īpaši tam, kas ir aiz piemēram, uz Gmailā, jebkurš var uztaisīt e-pasta adresi, kādu gribi. Tas ir privāti. Ja jums sūta organizācija, tur vienmēr būtu jābūt organizācijas domēnam aizmugurē, no kura sūta, nevis Gmails, inbox vai kāda platforma, kur var jebkurš uztaisīt e-pastu. Tad bieži vien ir trauksmes radīšana, tā, ka tiek radīta trauksme jums steidzami. Tagad no jūsu konta taisni šajā brīdī skaita ārā naudu, spiežat uz šīs saites, lai jūs apturētu naudas aizplūšanu no jūsu konta. Bet, protams, saite ir viltus saite, kas jūs ved uz vietu, kur jūs prasīs ievadīt informāciju. Vienkārši, ja jūs ievadat viltus šajādā lapā savu informāciju, jūs vienkārši labprātīgi nododat šim krāpniekam savu informāciju. Un bieži vien, ka jūs rakstat iekšā, nevajag pat to enter vai submit vai nosūtīt podziņu nospiest. Jo viss, kas tiek rakstīts internetā, var tikt fiksēts un uzreiz jau nosūtīt. Ja ir teksta loks, kā jūs ierakstat, jau tas aiziet ar krāpniekam, nekas, ka jūs pēc tam nodzēšat, tas, ko jūs bijāt uzrakstījis, jau ir aizgājis krāpniekam. Tad bieži vien ir pazīme, ka ir tāda vispārīga uzruna, nevis jūsu konkrēti, sūta pakalpojums sniedzējs un sūta dārgo klientu, nevis jūsu vārdā uzrunā. Ja uzrunā tā, tad visdrīzāk šis e-pasts ir sūtīts ļoti lielam apjomam, un tas var būt kampaņa, gadās, ka no īstā pakalpojums sniedzēja, bet tikpat labi tā kampaņa var tikt sūtīta no krāpnieku puses tāda liela. Tad var būt aizdomīga teksta uzbūve vai kļūdaina gramatika. Bieži vien mūsdienās šīs krāpniecības tiek veikts pāri valstu robežām, un agrāk vēl varēja teikt, ka tur šie tulkošanas rīki un satura radīšanas rīki, ka ir diezgan var just, ka tur tā valoda ir tāda lauzīta vai nepareiza vai kā. Diemžēl mūsdienās kļūst arvien labāk un labāk šie visi mākslīgā intelekta rīki, kas var uzģenerēt šo saturu vai uzraksti. Es arī varētu pateikt, uzrakst man franču valodā šādu tekstiņu, gan jau un iztulkot un uzrakstīt, un gan jau, ka būtu labi. Tāpatās arī uz latviešu valodu vai uz jebkuru citu valodu var iztulkot. Un, diemžēl, satura nekorektums kļūst arvien grūtāk un grūtāk pamanāms, bet arī tā joprojām ir pazīme. Tad ir šie aizdomīgie linki, neatbilstošas saites.
kā mēs minēju, vajag uzbraukt virsū ar pelīti un pastīties, uz kurien īstenībā ved. Šajā piemērā securitybank.net būtu tas, kas vizuāli šķistu, bet īstenībā viņš ved uz malware.com. Šādi. Un arī negaidīti, nesakarīgi pielikumi. Tur šajā gadījumā ir pdf.exe, dubultais paplašinājums, bet citreiz ir ka jums negaidīti atsūta, vai jūs gaidat šādu pielikumu, vai jūs gaidat šādu, un vēl viena lieta, kas ir, ko varu pieminēt, jo esmu novērojis, ka šis gan tiek ļoti izmantots, atsūta pielikumu, kurš ir tā kā arhīvā, un arhīvs ir aizslēgts ar paroli. Šādu tehniku izmanto krāpnieki, lai drošības programmas un drošības pārbaudes, nezinot šo paroli, ar ko šis arhīvs, tā kā zip vai RAR, ir aizslēgts, nevar tikt viņā iekšā un pārbaudīt, kas tur ir. Vai tur ir varbūt kāds fails ar slikto daļu, slikto koda daļu, slikto programmas daļu, kad kāds vīrusiņš tur iekšā, ja tā drīkst teikt. Un ja ir šī parola priekšā, nezinot šo paroli, nevar tikt klāt šim saturam. Un tas, ko dara krāpnieki, viņi atsūta šādu ar paroli aizsargātu arhivētu failu, un šo paroli ieraksta jums šajā pašā e-pasta tekstā. Un, manuprāt, ir ļoti muļķīgi sūtīt ar paroli aizsargātu failu un to pašu paroli turpatās blakā. Jo tad īsti zūd funkcionālā vērtība no šīs paroles, jo ja kāds noķer vai izlasa šo e-pastu, viņam ir abi divi. Viņam ir gan šis fails, gan šī parola. Un es esmu, manās darba darīšanās, ja ir sensitīva informācija, ko nedrīkst pa ceļam neviens izlasīt, tad uztais šādu aizsargātu arhīvu, atsūta šo datni, jeb arhīvu ar uz zipu pa e-pastu, bet paroli nodod pa citu kanālu. Atsūta vai izziņā, klausies, tev atnāks e-pasts ar pielikumu tādu un tādu, paroli šādu. Pa 2 dažādiem kanāliem, jo ja viņi atsūta kopā, tam no tās paroles funkcionāli zūd jēga, jo tas, kas izlasa e-pastu, vai kāds cits tiek klāt pie šī e-pastu, viņš tiek arī klāt pie šiem datiem uzreiz. Tas ir ar tāda maza niansīta. Šīs tādas biežākās pazīmes. Tagad vēl piemēru, Latvijā ir ļoti esmu redzējis Omniva un pastu impersonificē. Mēs zinām, ka Omniva un pastas ir divas dažādas lietas, bet varbūt cilvēkam, kurš veids krāpniecību no ārzemēm uz Latviju, viņam varbūt tas šķiet, abas ir piegādes, gan jau, ka viens un tas pats. Šādi. Un arī šeit adreses pasts.lv.com, tā nav Latvijas pasta adrese. Pasts.lv būtu, jo šī pasts.lv.com galīgi nav pasta adrese. Tālāk īziņas. Nevarējām piegādāt sūtījumu. Rekur saite, rakstat, prasa jūsu vārdu adresi, bet vienkārši gribu uzzināt informāciju par jums. Prasa apmaksu par to, ka nevarējām piegādāt, lai veiktu tā adresāciju, vajag apmaksāt, arī tur nevajag rakstīt kartes datus, jo jūs vienkārši iedodat kartes datus. Tālāk ir, arī kreisajā pusē ir paraugs, kur ir, man ieraugot, ka ja šāda ziņa ir sūtīta grupai, būtu skaidrs, ka tas nav sūtīts man, bet ir sūtīts daudziem cilvēkiem reizē. Tur tas krāpnieks bija, manuprāt, ļoti slings un aizsūtīja tā kā grupai visiem reizē un cerēja, ka visi reizē uzķersies. Labajā pusē ir piemērs ar QuickFix, viņam ir nosaukums. Un šī ir ļoti lieta, uz kuras, diemžēl, uzķerās cilvēki, un šeit es stāstu, kam pievērst uzmanību un kāpēc šeit nevajag darīt. Pirmkārt, uzķerās tāpēc, ka mēs esam pieraduši, ka pārbauda internetu lapas, un tas var būt uzsviežot uz kādu linku, tas var būt logojoties kādā, autentificēties kādā lapā iekšā. Mēs esam pieraduši, ka mūs mēdz pārbaudīt, ka mēs neesam roboti. Tur vai tās bildītes atpazīt, saklišķina bildītes, kur ir velosipēdi vai luksafori. Un šis tiek izmantots, tas, ka mēs esam pieraduši pie šādas funkcionalitātes, tas tiek izmantots. Un izlaiž zīmīti. Uzklikšķina, ka tu neesi robots. Un cilvēks uzklikšķina. Brīdī, kad cilvēks uzklikšķina, internetlapā var būt iekļauta funkcionalitāte, kad uzklikšķinot tiek iekopēts atmiņā, jeb tā saucamajā clipboardā, tā kā Ctrl+C, kopija. Šajā gadījumā tas ir teksta virkne, kas ir komanda,
ko hakeris gribētu, lai jūs izpildat uz sava datora. Un jūs, protams, neredzat to rindu, kas tiek iekopēta, bet hakera mērķis ir, lai jūs nospiežat, un tiek pirmais solis, ka iekopē jūsu datora vai iekārtas, tikpat labi telefons arī var būt, atmiņā šī komanda, ko hakeris grib. Un hakeris raksta nākamie soļi. Jums ir jānospiež Windows R, kas uz datoru Windowsā atvērtu palaišanas logu. Jums ir jānospiež Ctrl+V, kas iekopētu, tā kā iepeistotu, ielīmētu šo pirms tam hakeri sagatavoto komandu jūsu šī palaišanas logā un nospiežat Enter. Un ja jūs veicat visu šīs darbības, tad jūs esat bijis tas cilvēks, kurš ir palaidis hakeru komandu uz jūsu iekārtas, lai dotu hakerim vai krāpniekam šo piekļuvi iespēju. Jūs esat bijis pēdējais solis izpildīt šo komandu. Tas, kas ir svarīgākais, atcerēties šādos apstiprinājumos. Šādiem apstiprinājumiem, kad es neesmu robots, nekad nebūtu jāveic darbības uz jūsu iekārtas, ka jums tagad ir jāpalaiž kāda komanda, ka ir jāatver kāds loks papildus, nevis tas pats internetloks, jo tur būs tikai darbības. Internetlogā nebūs jāvēr citi logi, nebūs jāizpilda citas komandas. Un šis ir ļoti svarīgi. Un ja jūs redzat, ka ir pārbaudiet, ka neesat robots, un nospiediet taustiņu, atverat tur tādu logu vai atverat uzreiz. Nē, tas ir slikti, tas nav tas, kā tam būtu jābūt. Tad neveiciet darbības ārpus šī pārbaudas loga, jo, ja tas ir saklišķiniet uz velosipēdiem, automašīnām vai luksaforiem, tās ir darbības tajā pašā logā. Jūs neveicat darbības tik daudz uz savas iekārtas, kā saka jau citās programmās. Svarīgi, jo šis ir ļoti populārs un var diezgan daudz iekrīt. Tā, diemžēl, ir. Vēl svarīgi ir atcerēties, ka jebkura, es runāju, e-pasts ir populārākais, bet jebkura platforma var būt vieta, kur jūs uzrunājat. Kur jums var atsūtīt kādu ziņu, jūs varat mēģināt piemānīt. Arī uz ielas var pienākt un mēģināt jūs piemānīt. Šeit ir piemērs, kā Latvijā bija, lai nozagtu WhatsApp kontus, jo ja nozagu jūsu WhatsApp kontus, visu jūsu kontaktu informāciju, jūsu telefonu numuru, kam jūs esat rakstījuši, un visu jūsu telefonu grāmatu tur ir sasaistīta. Un visiem tālāk var izplatīt, uzrunāt visus citus šos jūsu draugus, radus paziņas, lai viņus arī piekrāpt. Un šeit bija kur mans bērns uzzīmēja zīmējumu konkursā, lūdzu uzklikšķini nobalso. Un tajā brīdī, ka uzklikšķini uz saites, tad tālāk prasa autentifikāciju. Un šī ir vieta, kurā jums būtu jāsaprot, ka tas nav tas, ko vajag. Jo šajā gadījumā akcija bija krievu valodā, tāpēc, ka nāca no Krievijas šīs kājas šai akcijai. Bet, diemžēl, Latvijā daudz to pieņem kā normu. Bet, vēsturiski tā, diemžēl, ir izveidojies. Es vienmēr cenšos paturēt atmiņā, ka Latvijā ir arī likums, ka visi, piemēram, pakalpojumi, visi pakalpojumi ir jāspēj saņemt valsts valodā. Bet kas šajā gadījumā tika noticis, šeit tika nozagti WhatsApp konti, ja tika izpildītas darbības, ko hakeris gribēja. Vēl ir īsziņas, saīsinātās saites, un tur var ļoti labi palīdzēt DNS ugunsmūris. Cert mājaslapā var apskatīties, un DNS mūris LV ir taisna par šo mūri, ugunsmūri. Mājaslapa iesaku paskatīties, ieslēgt iekārtās, tas darīs tikai labu, jo šis ugunsmūrs izfiltrēs mājaslapas, kuras ir krāpnieki, kuras ir zināmas. Ir tā, ka ja cilvēks pirmoreiz var vaļā, tad šī krāpnieka lapa var nebūt zināma, bet tad tikko viņi tiek fiksēti kā krāpnieciski, viņu vairāk citiem nevar vaļā. Šī ir DNS ugunsmūrs, ir laba lieta. Un parau šajos piemēros attēlos tur ir tātad ir saites un īsziņas. Un piemērā, kas ir labajā pusē, kur ir valsts policija, šeit ir piemērota ziņa Apple iekārtu lietotājiem, iPhone'iem, un arī, kur Safari tiek minēts,
ja ar jums sazinās kāda valsts iestāde nezina, kādas firmas telefons jums ir, viņi nesūta pielāgotas ziņas, viņi nezina, jums ir tur Samsungs, iPhones vai podziņa telefons vai kas jums ir. Viņi nekad nesūtīs ziņas, kas ir pielāgotas jūsu iekārtai. Krāpnieki gan no jūsu, ja jūs kādreiz apmeklējat kādu mājaslapu, kas ir krāpnieku mājaslapa, ievāks fona informāciju, kas jums ir pa iekārtu, lai varētu mērķēt uzbrukums uz jūsu iekārtu. Ja jūs saņemat no valsts iestādēm priekš jūsu iekārtas personalizēt vai uz Android rīkoja, kur jums ir jāspiež tā, ziniet, tas visdrīzāk nav. Jo valsts iestādes, atkārtoju, nezina, kādas firmas vai ražojuma telefons jums ir. Tas ir svarīgi. Bet DNS ugunsmūrs saīsinātajām saitēm. Vēl pārskriesim ātri pār, mēs jau tuvojamies beigām, pārskriesim ātri pār par kontu drošību, jo konti arī ir svarīgi. Pirmkārt, kontus mēs aizsargājam ar parolēm, un paroles mums ir daudz konti, e-pasti, internetu veikalu konti, sociālo tīklu konti, un katram ir paroles. Svarīgi ir, ka tās ir unikālas, dažādas. Diemžēl es joprojām esmu redzējis, ka ir cilvēki viena parole visiem kontiem, un tad atliek uzlauzt vienu, un tā parole ir zināma pa visiem kontiem. Bet ir risinājumi, multifaktoru autentifikācija, dzēst nevajadzīgos kontus, paroļu ģeneratori un unikālas garas sarežģītas paroles. Šim es slaidam, lai taupītu laiku, pārskriešu pāri, jo to es pieminēju, svarīgi unikāla sarežģīta gara. Šeit ir dažādi piemēri. Ir atsevišķas sistēmas, kuras ļauj arī atstarpi lietot kā simbolu, bet uzsvers uz atsevišķu sistēmu. Ne visur var atstarpi lietot kā simbolu, un jūs tikpat labi varat savu paroli uzrakstīt kā saliktu pakārtot teikumu. Tālāk, tā, kas ir 3., 4., 5. ir ļoti labas paroles, bet visdrīzāk grūti atcerēties. No galvas grūti uzrakstīt. Tur ir čemuri un ķeburi un tādu, bet ļoti labi, ka ir šādas ir drošas paroles. Pirmās divas arī ir jau drošas, jo tur ir iekļauti dažādu, ir lielie mazie burti, simboli un cipari. Bet ir vēl veidi, kā padarīt vēl drošāks, jo kāpēc ir labi nelietot vienkārši vārdus, jo ir paroļu minēšanas tehnika, kur tiek izmantot īstie vārdi no vārdnīcas. Un tāpēc ir labi varbūt nevienmēr izmantot īstus vārdus. Šis ir statistika, šīs ir paroļu veidi, kas ir nopludināti internetā, kur ir uzlaustas sistēmas un nozagta un nopludināti. Un ja jums ir kāda no šādām parolēm, šādas paroles arī, ja viņas nebūtu nopludinātas, viņas uzlauzt prasīt tur salīdzinoši maz laika zem sekundes. Ja jums ir šādas vienkārši tur QWERTYs vai password uzreiz, tas ir pirmais, ko darat, mainat šādas paroles. Es ceru, ka nav. Vēl ir mājaslapa Have I Been Pwned, kurā var pārbaudīt, vai konti ar jūsu e-pasta adresi nav nopludināti un pārdoti, nozagt un pārdoti tumšajā dark webā, tumšajā internetā. Un, mājaslapā ievadot e-pasta adresi, ja datu noplūdēs, figurēs konti ar jūsu e-pasta adresi, tur tiks parādīts. Un tas, kas tajā laikā, tur ir parasti gads un notikums minēts, kas pa datu noplūdu, tika konstatēts arī jūsu konts. Kā rīkoties? Ja kopš tās datu noplūdes šajā sistēmā jūs esat mainījuši šī konta paroli, tad jau ir labāk, jo tā, kas ir noplūdus, ir vecā parola. Ja neesat, tad pirmais ir mainat paroli. Ja jūs pamanat, ka tas ir sistēma, kurā jūs šito kontu jau sen neizmantojat, tad vajag to kontu dzēst. Mazāk kontu, mazāk problēmas. Un vēl viens svarīgi nians, ka tas, ka jūs nomainīsiet paroli, nemainīs to, ka nemainīs to, ka jūsu e-pasts šeit parādīsies, jo šī mājaslapa parāda, ka jūsu konts vēsturiski ir ticis nozagts un tirgots tumšajā internetā, un tas, ka jūs nomainat paroli, nemaina šo vēsturisko faktu. Šādā ziņā. Tad vēl ir laba metode, kā aizvietot burtus ar kādiem simboliem. Kā piemēram, rakstot vārdu, burtu S var aizvietot ar piecinieku vai dolārzīmīti. Un cilvēks loģiski sapratīs, tas ir tāds vārds, bet tas simbols ir datoram, tas vairs nav vārds, tā ir simbolu virkne. Un var aizvietot E ar trīnieku, at varbūt simbols, O ar nulīti, B ar astotnieku, dažādi var.
īva ar vieninieku, piemēram, jā, jo tajā brīdī tas vairs nav vārds, tā ir simbolu virkne. Un tas padara jūsu paroli drošāku un stiprāku. Vēl ir ļoti labi lietot paroļu pārvaldnieku, jo tas var saglabāt, ģenerēt paroles un aizpildīt jūsu formas, jūsu paroles lietojumvārds un paroles internetu lapās. Automātiski vai arī pakalpojumos, kurus jūs izvēlaties. Kā izvēlēties? Es pārskriešu pāri, varbūt ne detalizēti pieskaroties visiem, jo mums laiks ir jātaupa jau bišķiņi. Tātad vienkārši lietošana, pazīstams, uzticams, paskatieties, kad viņš ir ražots. Ja firma ir radusies vakar un saka, ka mēs esam labākais paroļu pārvaldnieks, varbūt neticat tam, ja viņi vakar radīta šī firma. Vēl ir, ja jūs lietojat vairākas iekārtas un gribat, lai jums sinhronizējās paroles starp visām iekārtām, tad tādu risinājumu, kurš darbojas gan uz operētāja sistēmas, kas jums ir datoram, gan uz jūsu telefonu, tur iPhone, Android telefonu, pievērsiet uzmanību, vai šīs ražotājs piedāvā risinājumu visām iekārtām, uz kurām jūs gribat lietot. Tad ir labi, ja var saglabāt citas informācijas, piezīmītas, uzrakstīt kaut kādus sev vai tur, jā, tas mēdz būt labi. Ļoti labi, ja var aizsargāt ar multifaktoru autentifikāciju, jeb divfaktoru autentifikāciju. Ģenerēt paroles, tas ir parasti visiem, automātiski aizpildas, kur visiem, un tas pēdējais, kur un kā paroles tiek glabātas. Īsumā tas ir, vai jums sinhronizēsies starp visām iekārtām, kas nozīmē, ka tās paroles īstenībā tiek turētas pie pakalpojumu sniedzēja, vai arī jums paroles tiek glabāts lokāli iekārtā, tad atšķirība ir tāda, ka ja uzlauž pakalpojumu sniedzēju, jums nevar nozagt no pakalpojumu sniedzēja paroles, kas glabājās tikai jūsu iekārtā, bet ir nērtums, ka ja jūs gribat starp vairākām iekārtām, lai nosinhronizējās, lai jūs nomēnat vienā un aiziet uz otru, jums pašam ir jāpērnes šīs paroles uz to otru iekārtu, jo viņš nesen nenosinhronizēsies, nenovienādosies visas. Ērtums pret drošību. Bet arī tad, ja jums viss ir iekārtā, arī tad ir riski, kā piemēram, ja jums visas paroles ir telefonā. Jūs braucat laivu braucienā un pēkšņi telefons sāk tuvoties upes diberam, tad arī visas jūsu paroles tur tuvojās upes diberam. Es redzu par Google kontu, es pieskaršos bišķiņi vēlāk, jo es vajadzētu pabeigt ātri to, kas ir iesākts, bet redzu jautājumu par Google autentifikāciju pieminēšu. Ražotāji ir dažādi šiem password menedžeriem, ir maksas, ir bezmaksas. Es ieteiktu vienkārši palasīt, papētīt, izvēlēties tādu, kur ir viegli lietot, jo vienam ir ērti, ka pogas ir tā, otram ērti, ka pogas ir tā, tas ir tikai interfejs. Paskatieties, vai atbalsta visas jūsu iekārtas, vai jums šķiet uzticams. Ir maksas pakalpojumi, ir bezmaksas pakalpojumi, tā ir jūsu izvēle, kā jūs darat. Bieži gan ir tā, ka ir bezmaksas risinājums, tad tas produkts, no kā pelna, tas uzņēmums bieži vien esat jūs pats. Un par multifaktoru autentifikāciju, vairāku faktoru autentifikāciju, citur to sauc par divfaktoru autentifikāciju, tehniski multi, tāpēc, ka varbūt 2., 3., 4., 15. un tā tālāk, viņi var būt daudz šie faktori, bet pietiek jau ar otro. Un problēma tāda, ka ja jums ir lietotāja vārds parole, šo kombināciju uzzinot, tas ir viss, kas ir vajadzīgs lai tiktu jūsu kontā. Un pats vienkāršākais, ja jūs rakstat uz klaviatūras, par plecu var redzēt, ko jūs rakstat uz klaviatūras. Pats primitīvākais ir tehniskie risinājumi, kā var fiksēt visus taustiņus, ko jūs spiežat, bet ir vienkāršākais variants. Bet vairāk faktoru autentifikācija. Tas ir šis otrais, ja vēl viens, šis otrais faktors ir kaut kas, ko tu zini, kaut kas, kas tev pieder, kaut kas, kas tu esi, identifikācijas pierādīšana, kas var būt certifikāti. Smart ID gadījumā arī apakšā ir izsniegt certifikātu uz jūsu vārda pret jūsu, tiek pārbaudīt identitāte, un jūs ar to parakstu apliecinat, ka tas esat jūs. Vai kaut kur tu esi, datoru vidē tā ir IP adrese. Un, piemēram, bankas karta, pinkods ir arī, karta ir fiziska lieta, kas jums fiziski ir, pinkods ir kaut kas, ko jūs zinat. Līdzīgi aprodas festivālā vēl parasti man prasa, kas tas tāds, kā tu to domā. Tur ir tā, ka, ja jums ir aprods,
bet jūs neatrodaties festivāla teritorijā, nu jums tā aprodas neko nedos. Jūs esat citā pilsētā, jums tā aprodas neko. Ja jūs esat teritorijā, bet jums nav aprodas, nu jūs izmetīs ārā. Tā ir tā ģeogrāfiskā lokācija, IT vidē tā ir IP adrese, kā piemēram atļaut pieslēgties sistēmai vai platformai tikai no jūsu mājas IP adreses, vai tikai no darba IP adreses, vai tikai no VPN, ko jums darbs dod, nu, tādā ziņā. Bet ir dažādi. Svarīgi, ka tas ir vēl viens faktors, ar ko jūs pierādāt, ka tas esat jūs. Tas ir lēti un ātri ieviest, un jums neko tas neizmaksā, kā ja jūs lietojat tur e-pastam vai sociālo tīklu kontiem, samazina noplūdes risku, jeb uz iekārtām prasīs, uz jaunām iekārtām, jo uz esošām jūs varat atzīmēt, šajās iekārtais uzticos, šeit man kādu laiku neprasīt šo otro faktoru. Tā kā nesarežģīja nemaz tik daudz to dzīvi, bet samazina noplūdes riskus, jo vajag vēl vienu šo faktoru, lai autentificētos. Un ir dažādi veidi. Populārāka ir aplikācija uz mobilā telefona, kuru vai nu nospiež pociņu, jā, tas esmu es, laid man iekšā, vai ir arī tiek uzģenerēts vienreizējs kods, kurš ir jāievada pie autentifikācijas, tātad apstiprinot, ka jums ir jūsu telefons, no kura jūs ievadat šo kodu vēl vienu. Tātad, ja jums nav, tad viss svarīgākais ir uzlikt e-pastā. Multifaktoru. Visi, vairums e-pastu pakalpojumu sniedzēju, Gmail, inboxi, tas ir piedāvās, tur var ieslēgt. Settings, security settings, iestatījumi, drošības iestatījumi, tur būtu jābūt. Vai nu 2FA, vai nu MFA, divu faktoru autentifikācija vai multifaktoru autentifikācija. Pirmais ir e-pastam, jo caur e-pastu jūs reģistrēties visos citos kontos, un ja uzlauž jūsu e-pastu, noreset to paroles visiem pārējiem jūsu kontiem, un jūs zaudējat visus savus digitālās dzīves kontus. Sociālie tīkli, tur arī pārsvarā visiem var šo multifaktoru ieslēgt, un ir citas vietnes pakalpojumi, varat apskatīties 2FA.directory, bet platformās, kuras jūs lietojat, parasti settings, security settings, jeb iestatījumi, drošības iestatījumi, un tur būtu jābūt. Atjauninājumi ir ļoti svarīgi veikt atjauninājumus visām iekārtām, visām operētāju sistēmām, arī gudrajām iekārtām ir svarīgi veikt atjauninājumus, jo atjauninājumos nāk drošības ielāpi, jo ik pa laikam tiek atklātas ievainojamības un visām. Un arī Apple iekārtām ir jāliek atjauninājumi, un arī telefoniem ir jāliek atjauninājumi, un arī gudrai kamerai ir jāliek atjauninājumi. Un Windows datoram ar visiem ir jāliek, visām iekārtām ir jāliek atjauninājumi. Cik droši ir sistēma, kur ielogošanās notiek ar Google kontu? Šis ir tāds komplekss jautājums. Tāpēc, ka cik droši ir sistēma, jūsu dati kaut kur glabājās. Ir šīs sistēmas administratori, ir kas piekļūst. Ja šīs sistēmas uzturētāji nedomā par sistēmas drošību, tad šī sistēma ir nedroša. Kā piemēram, ja ir atstāti porti vaļā, kur uz datubāzi, kur glabājās jūsu lietotāju dati, var piekļūt no jebkuras vietas internetā, tas ir drošības caurums. Un tad viņi ir nedroši, jo pēc tā, ka autentificējās ar Google, jūs nevarat pateikt, ka tas, kas ir, uz ko jūs autentificējaties, ka tas aizmugurē ir droši. Ja tas ir jautājums, cik droši ir sistēma. Ja jūs runājat par to, ka cik droši ir uz šo sistēmu, uz vienalga sociālais tīkls vai tur internetu veikals, es nospiežu, man ir vieglāk ar autentificēties ar Google. Tas ir ērti. Un ja jūsu Google kontam ir ieslēgtas visas drošības lietas, multifaktora autentifikācija, tur jūs pārskatāt, jo arī, piemēram, ar Google autentifikāciju ir iestatījumos var apskatīt, uz kādām aplikācijām, uz kādām platformām ar šo kontu es esmu pieslēdzies. Un var arī atstāt, uz šo es vairāk negribu. Un izslēgt, iztīrīt šo. Ja jūs šim sekojat līdzi, tas nav nekas slikts, tas ir vēl viens autentifikācijas veids. Es personīgi šo izvēlos neizmantot ļoti bieži, ir vietas, kur es to izmantoju, bet tas ir mans personīgā izvēle.
Bet es arī lietoju dažu normālus šos paroļu glabātājus, man tās paroles glabājās, un visur es slēdzu iekšā šos multifaktorus, lai būtu droši, un arī es gūju mācību, ka arī man konts tika nozagts, un šeit, tas, konts kā sistēmas konts, un es gūju ļoti labu mācību, un tur gan es, kā es minēju, man uzķēra brīdī, kad man bija vājuma moments, sauksim to tā. Un taisni trāpīja pareizā brīdī pa mani, kā saka. Bet tas, es nesaku, ka tas ir slikti, es nesaku, ka tas ir labi. Tas ir līdzīgi varbūt kā ja jūs, ir mājas vai dzīvokļa atslēga, ja jūs viņu paliekat zem tepiķīšu, tā būs pirmā vieta, kur tas, kas nāks un gribēs apzakt jūsu dzīvokli, paskatīsies. Tad, lai cik jums tur laba un superīga atslēga būtu slēdzena, ja tā atslēga ir zem tepiķīša, tad tas būs atkal nedroši. Jo es nesaku, ka nevajag lietot, bet vajag padomāt, kā tad jūs viņu lietojat, kur viņu jūs lietojat, un pasakot līdzi, ka ir šī autentifikācija uz Google konta ir droša, un pasakot līdzi, kādas ir tās platformas, kurās jūs autentificējaties. Prieks, ka vērtīgi. Galvenais, lai jūs par to domātu, kā es saku, drošība sāks ar zināšanām, zināt, kam pievērst uzmanību, zināt, par ko padomāt. Ceru, ka vērtīgi, ceru, ka padomāsiet, ieslēdzat e-pastam 2-faktoru autentifikāciju, tas ir svarīgi. Un domājiet līdzi savām darbībām, un ar ko dalāties internetā. Labi, paldies, un visu labu!